Vai taisnība, ko runā Kantolijam Gorbunovam, revolvers vienmēr bija atvilknē? Vai vienmēr bija atvilknē, es nezinu, bet tad, kad bija puča pirmdiena bija tā, jā. Viņš izgāja ar prezidiju vārdā, izgāja medijos, televīzijā un nolasīja to prezidiju paziņojumu, kas bija ļoti drosmīgs. Tas bija visā PSRS tajā, bijušajā PSRS teritorijā pirmā un vienīgā tāda, kā pateica, ka tā komiteja, kas Maskavā ir tapusi, ka tā ir nelikumīga un ka visiem ir jāpakļaujas Latvijas varas likumīgi ievēlētām institūcijām. Un uz to ļoti asi reaģēja Baltijas kara apgabals, Kuzmītis viņam piezvanīja un pateica, ka vispār, ja viņš vēl tā iepīkstēsies, ka tad viņu vienkārši paņems ciet. Un tad, kad mēs naktī tur visi, vai ne, tu arī, un augstākās padomas deputāti jau arī bija uz vietas, jo, ja gadījumā ir kritiska situācija un jāpieņem lēmumu, tad neviens neatstāja to augstākās padomas ēku, un Antolijas, protams, arī tur pavadīja nakti, un tad es redzēju, ka viņš izņem no atvilknes revolveru un paliek tā kā zem dokumentiem labajā pusē. Uz galda, jā, pa rokai, pie tam viņam arī nebija ne pulksteņi, ne laulības gradzentā brīdī, un tā viņš kaut kur bija noracis. Un tad es prasīju, kāpēc, jā, un viņš teica, es bez cīņas nepadošos.